Mani sauc Mārtiņš Bērziņš. Šodien es pārstāvu Smiltenes vidusskolu un portālu programmēšana 2.lv. Un īsumā tad izglītībā es esmu kopš 2008. gada. Esmu pasniedzis matemātiku, ekonomiku un tagad arī programmēšanu augstākajā līmenī. Un kopš 22. gada es esmu Smiltenes vidusskolā. Un tajā pašā gadā uztaisīju arī vietni programmēšana 2.lv. Skolā es strādāju vienu dienu, un pārējās 4 dienas es praktiski arī programmēju, izstrādāju sistēmas uzņēmumiem, dažādām uzņēmumu vajadzībām. Bet šodien mēs runāsim tieši par mākslīgā intelekta izmantošanu programmēšanas mācībā. Un ja es kaut kādā brīdī izklausos nepārliecināts, tad tas tā arī ir, jo šī ir jauna tēma un daudzas atbildes man nav. Tāpēc es stāstīšu to savu pieredzi un stāstīšu, kā es esmu līdz šim par to domājis. Sākumā es pastāstīšu mazliet par programmēšanu 2.lv, tad es ieskicēšu, kā mākslīgais intelekts mainīja to manu pieeju mācīšanā un kā mēs šobrīd izmantojam rīkus. Tad programmēšana 2.lv ir pēc vajadzības, pēc nepieciešamības radies portāls vietne, kad 22. gadā bija mācību priekšmets, mācību standarts, bija arī viens mācību programmas paraugs ar vienu uzdevumu katrā tēmā. Bet tie bija Python valodā, kur es ikdienā maz izmantoju. Un pieņemot šo te izaicinājumu mācīt programmēšanu 2.0, tas ir padziļināto kursu, radās vajadzība sākt domāt, kā efektīvāk nodot mācību materiālus, šīs zināšanas skolēniem. Tad es izstrādāju tādu vietni, kur es apkopoju visu nepieciešamās zināšanas. Ir automātiskie paštesti, kur skolēns var pārbaudīt savu zināšanas katrā no tēmām. Ir projekti, kurus mēs izstrādājam, caur kuriem mēs mācāmies šos te konceptus. Tā kā arī es esmu ikdienā praktiski nodarbojos ar programmēšanu, es uzskatu, ka programmēšana ir praktiska lieta un praktiskas lietas apgūst vingrinoties. Tad arī es pirmajā gadā radīju 15 praktiskos projektus, caur kuriem skolēns būvējot šīs te mazās programmiņas apgūst visus tos konceptus, visus tos vajadzības, tos sasniedzamos rezultātus viņš tā kā sasniedz. Man tā pieeja bija, ka mēs mācāmies darot. Bet 22. gada beigās un plašāk jau 23. gada jau mācību gada beigās jau kļuva pieejams ChatGPT. Un es redzēju, ka mani uzdevumi, kur ieliek visu skaisto instruktāžu, 2-3 sekundžu laikā ir jau kaut kāds kods. Un tā problēma jau nebija tikai mana uzdevuma, arī eksāmena uzdevums. Šis ir 24. gada. Tas ir pagājušā gada eksāmena uzdevums. Ja viņi iekopē iekšā, tur 2-3 sekundēs jau ir kaut kāds jau risinājums. Un jāsaka, pat diezgan labs šī uzdevuma kontekstā. Bet man tas... Vērojot šīs pārmaiņas, es arī biju viens no pirmiem, kas praksē izmantoja šos te mākslīgā intelekta rīkus. Man visu laiku pakausīja bija tas jautājums, kā nodrošināt, ka notiek mācīšanās. Jo tas, ko es redzēju, bija tas, ka jā, mēs tur uzģenerējam to kodu, mēs viņu nokopējam, varbūt tur kaut ko pielabojam, bet es visu laiku nebiju pārliecināts, vai notiek tā mācīšanās. Tāpēc pirmais, ko es darīju, bija, es pārtaisīju uzdevumus, liekot lielāku uzsvaru uz plānošanu un uz izpratnes veicināšanu. Jo es tā kā novēroju, ka tā koda rakstīšana aizņem aizvien mazāku laiku. Un tāpēc mēs varam vairāk domāt tādā augstākā līmenī par tās programmas arhitektūru, par saskarni, par datubāzi.
Tajā pašā laikā es arī gribēju veicināt to izpratni, pārbaudīt vispār to izpratni, tāpēc mēs vairāk pavadījām laiku uz kodu skaidrošanu un uz tādiem nelieliem labojumiem uz vietas, lai tā kā reizē izmantotu to efektīvo rīku, kas uzģenerē kodu, bet reizē arī mēģināt pašu savu to izpratni palielināt. Bet es nelīdz galam tajā 2. gadā biju apmierināts ar tiem rezultātiem. Es nelīdz galam biju pārliecināts, ka tas ir labākais veids, kā mums izmantot. Tāpēc 3. gadā, tas ir pirms šī mācību gada, es atkal atgriezos pie mācību standarta, pie izglītības standarta, kas man kā skolotājiem ir jānodrošina. Tas ir man ir jānodrošina to sasniedzamo rezultātu sasniegšana. Un man ir arī jāņem vērā tas, ka eksāmenā drīkst izmantot tikai oficiālo programmas dokumentāciju offline vidē un drīkst izmantot V3 Schools. Tāpēc tas, ko es 3. gadā šogad, kā mēs strādājam, ir, kad es arvien vairāk domāju par to, kurā brīdī tieši noteiktā mācīšanās, tā kopēšana pret to dokumentācijas izskatīšanu. Tāpēc šogad mēs esam vienojušies, ka mēs mākslīgo intelektu izmantojam, tos rīkus izmantojam kā skolotāju asistentu, nevis kā programmēšanas asistentu. Un, lai skolēni saprastu atšķirību, es viņiem vispirms viņi kaut ko liek čatā, es viņiem lieku uzdot to jautājumu sev iekšēji, vai skolotājs atbildētu uz šo jautājumu. Tas ir, vai es atbildētu viņiem uz šo jautājumu. Un, ja tas ir kaut kāda tāda jautājuma par kā tur var definēt kaut ko, vai ko tas nozīmē, vai kāda ir labāka praksa, kad tur kurus lietot, tos jautājumus es viņiem atbildētu. Tas ir tas, ko es viņiem skaidrotu. Tas noteikti viņa vietā nerakstītu to kaut kādu funkciju vai datubāzes izsaukumu. Un tas mūsu tā atšķirība, kā viņi var saprast, kad es ļauju viņiem izmantot mākslīgā intelekta šos asistentus un kad ne. Pa vidu ir tas jautājums, kāpēc man tur nestrādā programma, ja? Jo tas reizēm ir kaut kāds, kur es kā skolotājs redzu, ka tas ir kaut kāds solis, kas viņam pašam ir jāpārvar, tad es droši vien, ka neteiktu viņam priekšā atbildi. Bet citreiz es redzu, ka tas ir kaut kādi 7 soļus priekš, tad es noteikti viņam palīdzētu, lai mēs tiktu to nākamo šo solī. Tāpēc tur ir kaut kāda vēl tāda pelēkā zona, kur es paprasu, vai viņi ir pacīnījušies, vai viņi man paskaidro, kas tajā kļūdā ir rakstīts. Un tad, ja es saprotu, ka joprojām viņš ir izdarījis to savu darbu, bet viņš netiek uz priekšu, tad mēs varam izmantot šo asistentu, lai atbildētu uz to jautājumu, kāpēc neskaidro. Varbūt ātri atrast kaut kādu kļūdu, lai tiktu uz priekšu. Jo tas, ko es pēc tam novēroju, bija tajā brīdī, kad mums vajadzēja uztaisīt programmu. Mēs uztaisījām, kā katrs viņu uztaisīja. Kā es redzēju to, kā skolēns to pilda, viņš ieliek tās instrukcijas čatā, viņš tur nokopē, tur čats iedod kaut kādu programmu, gluži nav tā, kā viņam vajag. Viņš tur atkal kaut ko pielabo, čats atkal tur pielabo, skolēns prasa vēlreiz, čats atkal kaut ko pielabo. Skolēns ir tāds kā koda kopētājs. Un tad, kad es viņiem prasīju, labi, tagad visi izraujam interneta vadu no datora, un tajā kodā, kas jau jums ir un kas jau jums strādā, uztaisiet man vēl vienu 3. podziņu, un tajā 3. podziņā vienkārši, ja jūs nospiežat podziņu, izlaiž paziņojums, un ka podziņu nospiest, es konstatēju, ka 70% var to izdarīt. Tev 5 minūšu laikā, ko es biju iedevis, 5 minūtes ir, vai tu vari nokopēt podziņu vai nevar. Bet bija arī skolēni, kas joprojām nevarēja to izdarīt, tā kā pašu minimālākos labojumus bez čata viņi nevarēja to izdarīt. Tāpēc mēs vienojāmies, ka mēs lasām dokumentāciju, skatāmies, kā tas ir rakstīts dokumentācija un piemērojam tos
kodus savai vajadzībai. Jo šeit ir vēl viena blakne, ko es pamanīju. Lasot šo te dokumentāciju, viņi ar vienu acu kaktiņu redz arī citus konceptus, kas viņam ir vajadzīgs citu problēmu risināšanā tā kā tālāk. Tas ir tas, kā mēs šobrīd esam vienojušies izmantot čatu un tādus mākslīgā intelekta palīgu rīkus, bet pašu mākslīgo intelektu mēs arī izmantojam savu programmu rakstīšanai, savu programmu veidošanai. Mēs pirmajā gadā, kad tikko parādījās, uztaisījām mākslīgā intelekta mākslas izstādi, ja, mums bija ar visādiem printētiem darbiem, caur kuru mēs mēģinājām, pirms vēl sākām ģenerēt tos mākslas darbus, mēs jau sākām runāt par to, kā viņi vispār tiek ģenerēti, lai viņi attīstītu to izpratni. Bet tad, kad viņi tur to mākslas darbu rokā, tā ir vēl cita izpratnes pakāpe. Un pēc tam skolēni veidoja paši savus programmas jau ar tos programmu saskarni, kur viņi taisīja tādu ļoti interesantu scenāriju piedzīvojumu spēli, kur katru reizi tas scenārijs ir unikāls un pēc tam visu klasi tur interesanti. Katram bija savs scenārijs, kā viņi tur spēlēja. Jā, un pagājuši gadu bija skolēni, kas taisīja viktorīnu, kur jautājumi nekad neatkārtojās, kas arī bija ļoti interesanti. Lai nav vieni tie paši jautājumi. Tā kā tas bija tas, ko es gribēju izstāstīt, kā mēs esam sākuši viņus izmantot. Es gribētu teikt, ka iebraukuši vienā grāvī. Tagad mēģinām kaut kur pa vidu atrast kaut kādu ceļu, un tas ir tas, kā mēs to šobrīd darām Smiltenes skolā. Paldies!